Sveiki, labdien, un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā tamborēt pagarināto vienkāršo stabiņu. Tātad simbols viņam ir līdzīgs kā vienkāršiem stabiņam, bet tikai viņš ir tikai viņš izskatās šāds, te viņš ir garāks, un tad tā strīpiņa, kas iet pāri, viņa ir vairāk lejas daļā pagarināts. Tātad, kā mēs viņu tamborējam? Cik tas ir pagarinātais vienkāršais stabiņš, tad mēs sāksim ar 2 gaisa cilpiņām. Tas būs kā pagarinātais vienkāršais stabiņš. Un tātad sākam ar pirmo, ar trešo valdziņu no adatas, jeb arī ar pirmo valdziņu jūsu tamborējumā, ieliekam adatu tur un aizķeram pavadienu. Izvelkam cauri pirmajam apmetumam uz adatas, kas bija. Tagad jums ir 2 apmetumi uz adatas. Aizķeram diegu ar adatu un izvelkam cauri tikai pirmajam pavadienam apmetumam uz adatas. Mums vēl joprojām ir 2. Un mēs darām tagad, aizķeram adatu un izvelkam cauri atlikušajiem 2 pavadieniem uz adatas apmetumiem. Šādi jums atkal ir 1. Un atkal sākam, liekam adatu nākošajā valdiņā. Šādi te. Mums ir 2 apmetumi uz adatas. Aizķeram diegu un izvelkam cauri pirmajam tikai. Un atkal jums ir 2 apmetumi uz adatas. Aizķeram pavadienu ar adatu un izvelkam atkal tikai cauri pirmajam apmetumam uz adatas. Mums ir atkal 2 vēl joprojām. Atkal aizķeram pavadienu un izvelkam cauri abiem apmetumiem, kas bija uz adatas. Šādi. Vēlreiz. Un pēdējais. Šāds ir pagarinātais vienkāršais valdziņš. Šī pēdējā rindiņa, kad mēs paveicām. Tāds viņš izskatās no aizmugures. Tātad, ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest patīk, lūdzu, šim video, un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Būs vēl jauni video. Visu labu, atā!